Šodien cilvēkiem ir tāda ideoloģija modē, kad priekš jāiemācās mīlēt sevi, lai tu varētu mīlēt kādu citu. Es parasti esmu pret šo te ideoloģiju un skaidroju, ka tas ir tieši pretējs efekts. Kamēr tu mācīsies vai centīsies mīlēt sevi, tu nekad nespēsi patiesībā kādu mīlēt. Ja, un jo vairāk tu centīsies sevi mīlēt, jo mazāk tu spēsi mīlēt kādu citu. Un kā tas darbojās? Pavisam vienkārši. Pieņemsim kāds saka, ka viņam garšo tur kāds ēdiens, jā, ņemsim kādu dzīvu ēdienu, tur kādu dzīvnieku, jā, garšo cilvēkam vista garšo, jā, vai tur cūka garšo, jā. Viņš saka, es mīlu vistu, es mīlu cūku. Lai gan patiesībā, ko tad viņš mīl? Viņš mīl sevi, un lai sev sniegtu kaut kādas baudas un apmierinājumus, viņš izmanto šo te vistu cūku, lai apmierinātu savas vajadzības. Ja? Lūk, tieši tas pats notiek, ja mēs runājam par attiecībām, kad mēs redzam kādu cilvēku, kurš apmierinās mūsu vajadzības, ja? Mēs sakam, ka mēs viņu mīlam. Tad es mīlu šo cilvēku tāpēc, ka viņš man liek justies labāk, viņš man liek darīt šitādi, nevis darīt, bet atrasties stāvoklī, kas man tur, uzmundrina un tā tālāk. Un tas nozīmē, patiesībā mēs eksploatējam to cilvēku un šī cilvēka kvalitātes, un to mēs saucam par mīlestību. Gan patiesībā mēs nevienu citu izņemot sevi nemīlam tajā brīdī. Ja? Mīlestība nozīmē to, ka tu nevis ņem, bet ka tu dod kaut ko. Un tikai tādā gadījumā tu vari teikt, ka es mīlu kādu. Ja? Mīlestība nozīmē spēja dot un neko neņemt pretī. Jā, tas saucās mīlestība. Tā kā runājot par to, ka pa priekš jāiemācās mīlēt sevi un tad mīlēs kāds cits, nozīmē pa priekš jāiemācās vēl vairāk paņemt nekā tu jau ņem. Un saprotot šo te momentu, ir jāsaprot arī, ka tas nekad neatrisināsies, nekad tu nespēsi mīlēt nevienu vairāk, ja tu centīsies vēl mīlēt sevi.